Nu, sveiki visiem! Es esmu mūsu vietiņā, atpūtas vietiņā, kur ugunskura vietiņa. Jā. Laikapstākļi nav tie paši labākie, nu, vējš, biku augsts. Nu, reku, tagad sagrābšu ceļu, kur šo ceļu sagrābšu. Šodien, kā redzēt, es esmu viens, bez neviena cita, tāpēc, ka pārējie visi aizņemti. Bet man nebija mājās, ko darīt, es atbraucu pastrādāt. Vajag miku pastrādāt, un jau būs ok. Jā, pagrābšu bišķiņu. Un man ir vēl šodien plāns es nezinu, es paspēšu, vai nē, bet mēs brīvdienās brauksim zāģēt šitos te, kurus mēs nocirtām šito, nozāģēsim līdz galam no zemes šito un šito. Jā, šitā ir tā telts vietiņa. Jā. Un vēl ir plānos katram gadījumam nocirst vēl šito te koku. Nekur šito te. Ne to, bet šito koku nocirst, jā. Šito koku katram gadījumam. Lai jau kaut kas sāka smidzināt. Kā te kāds strādā, tā ir lietus. Nezinu, kāpēc tikai, ja. Brīvdienās arī vajadzēs te normāli pastrādāt visus zarus, sūnas. Būs jāved uz turieni, tur uz to izgāstuvi, kuru mēs pagājušajā stāstā rādījām. Jā, tā kā, jā, vajadzēs. Un arī plānā vēl, būs brīvdienās, ko mēs izdarīsim šajās brīvdienās. Mēs šitos gan jau kādus zarus, kurus mums nevajadzēs, kuri traucē, gan jau norausim, lai viņi mums netraucē. Šitās čupas būs jāved, jāizved un sūnas tās visas. Kur šito viņi sapūš šito, mēs nozāģēsim līdz apakšai, lai netraucē, un šito arī nozāģēsim, viņš traucē ceļam. Un tad vēl izveidosim tur tālāk smuku ceļu. Jā. Kā tā. Jā, tad es tagad strādāšu, parādīšu, kā es strādāju, rezultātu parādīšu. Es domāju tikai to izdarīt. Un es atvedu šeieni. Galvenais, lai nesāk gāzt, kaut kāds smidzeklis parādījās, jā. Tad es jums parādīšu, ko es atvedu šodien. Bļeķi. Tā. Bļeķi. Tā. Malku es atvedu. Jā. Tūlīt atpakosim vaļā. Jā, reku malku es atvedu. Biku no iepriekšējā. Nometīsim šeit, lai stāv. Brīvdienās mēs gan jau vēl atvedīsim, ja man tur pagrabā ir vēl malciņa. Jā, vēl atvedīsim, jā. Ko bērzu, mums arī bērz daudz. Jā, maz atvedu šodien, bet brīvdienās daudz atvedīšu malciņu. Beidz smidzināt. Kāpēc sāka smidzināt? Es gribēju strādāt, tad sāka kaut kāds sūds smidzināt no gaisa. Jā, no gaisa kaut kāds sūds, jo bija telefons slapš jau. Jā, kaut kā tā. Labi, tad es tagad pastrādāšu un tad jau es jums parādīšu. Man vienkārši grūti vienam pašam būs filmēt, kā es strādāju, ja. Jo, ja man būtu Kristaps, viņš varētu nofilmēt, ja. Jā, tā kā šitā te mums izskatās, salīdzina tagad, ja. Es jums parādīšu rezultātu, ja.
Tagad šitā telts vieta, kā izskatās, un tad jums varēsiet salīdzināt, ja? Tad jūs varēsiet salīdzināt to vietiņu, ja? Labi, es pastrādāšu, un tad parādīšu rezultātu. Dadām! Paskatieties, es jau izgrābu šo vietu. Labi, varbūt biku tur būs. Brīvdienās biku būs jāpielabo, jo man tagad nav baigi daudz laika, lai visu te kārtīgi izdarīt, bet normāli esmu izgrābis tā. Tagad, domāju, izgrābšu šito ceļu biku, tā sakopšu reku skujas, šitādas skujas, sabīrušas visu, un vēl vis kaut kādi čiekoni, un vēl tad tas ir jāsagrābi, lai ceļš neaizdirš ar visādiem sūdiem, jā. Un tā kaut kā. Un tad jau laikam braukšu prom, un tad jau brīvdienās atbrauks arī vēl man palīgi. Varbūt Bruno, Kristaps, draugi atbrauks palīdzēt visu arī. Jā, tā kā jā, tā mums te iet. Nu, man te iet, ne mums te iet. Jā, kaut kā tā. Nu, dzirdēju kaut kur tālumā vēl suni rejam, tur kaut kur tālumā. 6 Vivi vilcienus dzirdēju arī tajā tur pašā tālumā dzirdēju, kā aizbraucu. Dzirdēju, kā kaut kāds dzenītis, laikam tur pa kaut kādu koku sita tur augšā, ja, kamēr grābu. Kaut kā tā, jā. Tā man te iet, tas lietus arī pārstāja, ja. Smidzināt beidzot pārstāja viņš smidzināt. Vienkārši forši, kad vairs nesmidzina. Un te vējš arī nav tāds vairāk. Nu, biku koki šūpojās, bet, nu, normāli. Protams, vienam tā garlaicīgi, nav ar ko papļāpāt, bet vienam arī visu kaut ko es varu dzirdēt, visādus vilcienus, putnus, suņus, visu kaut ko es varu dzirdēt, ja viens te strādājot, visu kaut ko varu dzirdēt. Tā kā jā, kaut kā tā. Tad tiksimies atkal, kad būs, nākamais kadrs būs, kad būs Kristaps un varbūt tās vēl kāds draugs. Labi, davai. Un es vēl gribēju pateikt, ja jūs nezināt, ko nozīmē šitie koki, ja? Šitie, nu, viņi no lāpu gājiena tie koki ir, ja? Es te nomērīju, cik apmēram garumā telts būs. Un tāpēc šie koki ir vajadzīgi, lai zinātu, cik kā te jātīra. Un ko mums kādus zarus nevajadzēs un kādus kokus nevajadzēs, tāpēc viņi tā arī stāv. Tā kā viņi nav nekam lieki, viņi tieši ir vajadzīgi, tie kociņi. Tā kā jā, cool vienkārši vietiņa. Un pastieties, cik smuka tā malciņa. Jā, tās tik smuka. Man pagrabā vēl stāv. Oi, viņš sāka parādīties biku. Jā, nu tagad točnā tiksimies video nākamajā kadrā, kad būs Kristaps. Sveiki visiem. Rekord, kā redzat, kā jau es teicu pagājušajā video, kad mums arī parādīsies Kristaps. Tieši tā. Jā. Šodien mums arī ir ļoti labs laiks, kā jūs redzat, saulīte spīd, jā, un viss ir ok, jā, mēs šodien, jā, tā kā tā. Jā, šodien ir plāns pastrādāt daudz vairāk, mēs visus šitos te nozāģēsim, kā es jau pagājušajā video teicu, jo mēs paņēmām šādu zāģi lielāku zāģi paņēmām, lai vieglāk ir, un arī šo koku nocirtīsim, jā, nocirtīsim, nu patīrīsim arī biku, te iztīrīsim labāk, lai ir, ja. Nu, aiznesīsim varbūt kādas kaudzītes, patīrīsim šito, varbūt tās pabeigsim to ceļu. Nu, tad jau skatīsies, kā būs, nu, kā laiks ies, vai ne? Tieši tā. Jā. Labi, tad mēs strādāsim, un tad nākamais kadrs jau būs, kur mēs kaut ko jau esam padarījuši, pastrādājuši.
Vai arī nākamais kadrs būs, kur mēs jau šitos visus kokus nozāģējuši būsim un nesīsim šito lielo milzeni šito. Jā. Vai ne? Jā. Labi tad. Tā, sveiki visiem. Nu, mēs te pļāpājam, daramies. Nu, mums tā kā biku pa lēnu iet, bet nekas. Mēs tā strādājam, reku es jau esmu normāli, vēl labāk patīrījis. Reku mēs te esam... Cīnamies ar koku. Jā, nu diezgan, es jums teikšu, diezgan grūti, ja tur vajag tādu spēku pielikt, jā. Reku bedrītes jau ir, mēs esam izrikuši. Un tad tiem diviem vēl kociņiem būs jāizrok, ja. Un tad jau arī šito noskatīsim beigās. Šodien mēs ņemamies ar šo placīti, jā. Ar telts vietu sakopsim. Jā, tagad es vēl pārmērīšu pārlikšu tos kokus tā precīzāk, ja. Kad mēs, būsim pabeiguši. Nocertīsim šito koku, šitos nozāģēsim, tā es tā precīzāk noprecizēšu, cik tā telts varētu būt liela, ja. Nu, cik, kā tur, kas būs. Tā kā mums laukumiņš jau atbrīvojas lēnām, to kaudzē arī vajadzēs samest tajā kaudzē visticamāk. Tajā, un tad, kad mums būs, ka mēs gribēsim, tad nesīsim visas kaudzes prom. Tā kā, jā, tā mums te iet. Jā, malciņu arī kaut kādu, 3 pagalītes atvedu vēl, jā. Nākamreiz vēl atvedīšu, ka brauksim, lai te stāv viņa. Man ir vēl doma uztaisīt, es biju plānojis uztaisīt tādu kā, tādu mazu, kur malciņai stāvēt ar jumtiņu tādu. Jā, un tad, jā. Nu labi, tad tiksimies atkal nākamajā kadrā, jo mēs varbūt tās kādā brīdī pafilmēsim, kā strādājam, zin kā, jā. Lai jūs arī redzat, ka mēs strādājam. Jā, labi, davai. Visiem. Vēlreiz, jā, šitais jau 3. kadrs, kur mēs jau esam. Es reku to čupu jau pārliku tur, lai viņa tur žūst, un tad, kad jau būs kaut kā jau, ka mēs gribēsim, mēs viņu nesīsim tur kaut kur tālāk, jā. Jā, tā mēs ar šito koku vēl cīnamies. Jā, neesam nekur tālu vēl tikuši. Jā, skaldam visu laiku, viņš kā neiet nostājām. Jā, runājam mēs ar jā. Baigais tāds, kas. Jā, tā kā šito placīti mēs drīz būsim jau atbrīvojuši, un tad nevajadzēs baigi vairs tā ņemties. Tad vajadzēs to visu kopt, jā. Kā šitā izskatās, jā. Kā šitā izskatās. Reku šiten ceļš, ja. Šiten te blakus ceļš, un no ceļa šitā te izskatās apmēram. Šitā te. Šitā tas tur telts būs mums. Tusiņā. Jā, ka mums būs tusiņš, tur būs teltene. Jā. Kaut kā tā smuki, un tā zeme. Zeme šiten arī ir tā kā sacietējusi tāda. Pilnīgi grābjot tāda forša sajūta, jā. Ir. Tā kā būs atbrīvot šitā vietiņa, tikai vēl biku jāpadara darbiņi. Jā, tā kā jā. Tagad mēs ieslēgsim biku mūziku, paklausīsimies, un tad jau parādīsim nākamajā atkal kadrā, kā mums te iet. Runāt jau mēs arī runājam pa visu kaut kādām tēmām, pa učenēm aprunājam. Ja mēs arī piekūstam ātri, jā, un kamēr ar to koku cīnīties, mēs... Tas ir vispār kaut kāds sviests. Jā, tad Kristapam tur zvanīja kaut kāds. Visu laiku pa visu mežu zvana telefons. Jā, un šitā mums te iet. Jā, sviests. Dusmas jau sāk. Šitā viņš te izskatās. Šitā mēs zāģējam, mēs te cērtam, zāģējam, mēs visu kaut ko daram, lai tikai šito te koku dabūtu, jā, nost. Kā nevar. Un tā, priežu eļļai, vai kā viņa eliksīrs, vai kā viņa sauc, jā. Viņa visu laiku līp un to zāģi stādina iekšā.
tur. Tieši tā. Tā kā nav nemaz tik viegli to priedi, ja. Un mums vēl tādas vēl 3 būs. Jā. Jātiek ar tādām 3 galā. Bet ar laiku gan jau tiks galā ar tādām. Saiģot, jā, saiģot. Labi, turpināsim strādāt, tad tiksimies atkal nākamajā kadrā. Jā. Tā kā jā, labi. Nāku ar ļoti priecīgām ziņām, ka mēs no šito tikām galā, ja? Jā, šito te. Šito sūdu, ja? Mums vēl tikai palika 3 šitādi te. Bet ar vienu jau mēs tikām galā. Un rekord čupa jau pastieties ļoti maziņa čupiņa vispār. Nav, es jau būšu visu te sagrābis, palīdzēšu Kristapam ar tiem kociņām tik galā visiem. Idiotiem, jā. Bez jārā, jā. Un laiviņš būs. Mēs tūlītās pēc 20 minūtēm atsāksim laivu. Mums tikko nobuķēja, nu, jo varēja tās sejas redzēt. Un TikToks atkal te brēd. Un dziesmiņa mums ar tur skanēja tikko. Tagad jau es filmēju, tāpēc neskan, jā. Ļoti priecīgi viss ir, jā. Bet vienīgais, kas mīnus, tas, ka mēs ar viņu cīnījāmies daudz, ļoti ilgi diezgan cīnījāmies. Ar šo sūdu, jā. Bet nocīnījāmies, jā, cirtām, zaģējām, jā, tā kā kaut kā tā. Ir kaut tā čupa, kur es pārvietoju, kā varētu kā skudra pūznis tāds būt, ne? Jā. Tā kā jā, tā mums te iet. Laiviņš tūlīt būs, arī iefilmēšu kadriņus no laiva, varbūt kādas, kā mums te. Jā, un tad mēs vēl strādājam, rukājam, jā, rukājam pa pilnu programmu, jā, pa pilnu programmu mēs rukājam, jā. Tā kā jā, kaut kā jau mēs te. Tagad gan jau mēs šito mazo gan jau atstāsim saldajā ēdienā. Šito es domāju, ne? Vai šodien? Skatīsies, ne? Tad skatīsimies. Varbūt mums kaut kā Paliks. Kaut kādi paliks, jo mēs šodien visu neuzspēsim, protams, jā, mums izdarīt. daudz izčakarējušas koks. Jā, mums bez jārā, jā, kaut kā tā mums te iet. Nobesījāmies, ilgi nobesījāmies ar to koku diezgan piekusuši, sakusuši par riktīgo. Jā, pastieties, es iefilmēšu, cik smuki tas ir, viss tā. Jā, jā. Jā, kaut kā tā. Jā. Labi, tad tiksimies jau kadrā. Varbūt tās Kristaps pafilmēs, kā es strādāju. Es pafilmēšu, kā Kristaps strādā. Varam arī, varbūt kaut kā te var, arī, kā mēs, lai redz, kā mēs te strādājam. Nebūs tā baigi taisni, jā, jo šitais kaut kāds sūds, ja tas koks, jā, kur es noliku, jā. Jā, tā kā kaut kā tā. Jā, tā kā tā. Strādājā. Labi, šito koku es aiznesīšu. Kā redzi, aiznesu. Jā. Jā, Kristaps nesīs. Jā, strādāju. Aiziesim pakaļ Kristapam, vai ne? Aiziesim pakaļ Kristapam, vai kā te lieku, jā. Aiziesim pakaļ Kristapam, jā. Šitā. Te ieliks. Ko? Ielikām. Jā, šitā mums jau tik daudz koki ir. Šitā varētu būt Ziemassvētkos kā eglīte. Tik smuka, redzēties, pastieties, jā. Viņa tik smuka, jā. Jā, ejam atpakaļ. Ierakstiet komentāros man. Vai piekrītat, ka to varētu izmantot kā Ziemassvētkos, izrotāt kā eglīti tādu varētu, ne? Uzrakstiet komentāros. To jau drīz sāksim laiviņu taisīt. Es domāju, mēs tagad iesāksim darbu un tad mēs nofilmēsim, kā mēs strādājam kadriņus un tad jau arī no līvītes pafilmēsim, kā mums, jā, ir kā tā.
Tā kā jā. Tā mums te iet kopsavilkumā. Tur bija koks, tagad tur vairs nav koka, ja? Tagad mums vēl 3 palika, un tad būs cool. Un tad, kad kādu dienu, šitais arī būs. Jā. Tik nost, jā, tik. Jā. Labi, tad nākamajā kadrā tiksimies. Sveiki visiem, kuri skatās YouTube skatās. Re, kur es tagad nomērīju visu tā. Kas tas pa sūdu tagad? Kas tā? Nogāzās pilsētā? Nē, tā jau. Es atradīšu jau. Nav tā. Es izgrābu visu kopumā. Jā. Kristaps tur sarunājās ar saviem laivi sekotājiem. Visi pasaka čau. Visi pasaka čau. Mēs filmējam. TikTokā laivu filmējam tagad, jā. Visi čau pasakat. Jā, čau. Good. Tā, Kristaps tagad runā ar koku. Nu, bet tā pēc principa var redzēt, reku koks un Kristaps ar kociņu runā. Jā, es ar koku. Tā kā šitais būs koks, ar ko mēs runājam. Jā. Tā, ja būs bēdas, tad uz viņu visu. Jā. Ja dusmas arī. Jā, kaut kā tā mums tagad iet, mēs laivojam. Mēs tagad Kristaps runā ar šitiem un arī vēl zāģē šito. Es iesācu Zāģē. Bet izskatās, ka te arī nervi ies mani šeit. Zelta. Jā, es saku, jā. Kaut kā tā te iet mums. Kā tā? Laiviņā sēžam, jā. Laiviņā. Jā. Cīnamies ar šitiem sūdiem. Sūdī, Varat vēl pasveicināt YouTube. Visus varat pasveicināt, kurus gribat pasveicināt. Jā. Jā. Kaut kā tā, jā. Jā, Tā kā, labi. Jā. Es telefončiku ar YouTube video nolikšu. Pagaidi mums tur. Čau, atceries mani no... Jā, laikam atceros. Kā te mums ir? Jūs redzat? Jūs redzat? Jā, var redzēt. Laukumiņš. Mums vajag... Oi, bļāris. Nokrita telefončiks, jā. Nokrita, jā. Es tagad mēģināšu filmēt, kā mēs strādājam. Blin. Kuras? Nu, davai. Pagaid. Gruži no šitiem te. Tā, ja kādi jautājumi vēl varat jautāt droši. Droši, ja? Kā droši varat jautāt? YouTube skatītāji, kā jūs redzat, es te ar šito izcīnīto koku. Es tagad roku te mēģināšu tādu kā bedrīti mēs nākamajā, varbūt nākamajā vai aiznākamajā reizē paņemsim. Jā. Paņemsim lāpstu un izraksim te bedri, lai var to tur sūdu izņemt tādu. Tā viņš ir bezsīmaņam. Tas sūds jau. Līdz kaplam viņš jau man ir. Vesi ārā, pilnīgi vesi. Pilnīgi, kas ir ārā? Nu tā kā pilnīgi, jā, tā kā pilnīgi. No, tā. Bet pilnīgi visi.
mežā. Adreses te nav, diemžēl. Jā. Nu, adrese var izdomāt. Jā? Nu, protams, visu var izdarīt. Jā. Atkal Vivī var dzirdēt. Jā, iedzirdat. Ja dzirdat, tad zvaniet Vivī pārstāvim. Pasakat, kāpēc jūs te braukājaties? Jā, pasakat viņam, kāpēc jūs te braukājaties? Pidarasi, ja? Nu, labi, tik rupji nevajag, bet, nu... Kā Edgars teica, es ar tos... Ejam tagad dzirst Vivī, es ar to huiņu vairs nebraukšu. Kā Edgars pateica? Jā, viņš vienkārši pateica tai dāmītai acīs vienkārši, jā. Saprotat pie jūtas. Tāpēc, ka viņam dāvaniņu neiedem. O tā ir. Nav kas blakus, nu, kas blakus? Nē, tas nav pie jūras. Tas nav pie jūras, nē. Nu, kas blakus? Blakus ir Smilšu kalni. Nu, protams. Smilšu kalni daudz. Tālāk jau es gan neteikšu, sagan. Jā. Acis raidas. Jā. Tā. Man liekas, šitā vislielākā čupa šodien. Nē, vispār šitā vislielākā čupa šitā. Jā, šajā dienā. Ne tikai šajā dienā, bet vispār mums te ir tik mazas čupas šitā vislielākā Vai ne? čupa. Jā, mēs esam atpakaļ. Jā, kā jūs redzat, mēs vēl joprojām laivojam, protams. Jā, es strādāju, kurš jūs sagrabu. Šitā ir vislielākā kaudze. Šiten vispār šajā teritorijā vislielākā kaudze, ja. Tad Kristaps mēģina atkal to ar kokiem tik galā. Es te vācu sūnas, lai mums te patīrītos. Un vēl taisam te bedri mēģinam te izrakt. Vivī braukājās visu laiku. Ja baniem Vivī, jā. Tikko Kristapam piezvanīja kaut kāds svešs numurs. Jā, kaut kāds dīvains, jā, mums nobiedē. Visi šodien zvana. Jā, mēs mežā strādājam, jā. Re, kur laiviņš iet mums TikTokā. Kur mēs rādam arī, kā mēs strādājam. Jā. Tā kā jā. Tagad cīnāmies ar to koku jobano duraku, ja? Ja? Un es tagad to čupu baigi lielo taisu. Jā, kaut kā tā. Tā kā ļoti forši mums te iet. Mūziķiņu tūlīt slēgšu. Beigšu ar jums te tagad ņemties beigšu ar jums. Mēs šodien beigsim jau strādāt. Nostrādājāmies gan visu dienu, jā, kaut kā šitā. Visvairāk mēs pie šitā strādājām šodien, visvairāk tā. Kaut kā, jā, šitā ir vislielākā čupa šeit. Šitā vispār vislielākā čupa šitā ir vienkārši vislielākā, jā. Jā, šito koku mēs arī tā nebūs tas koks, jā. Kaut kā, jā, tā. Tad mēs tagad vismaz šito mēs izļurbinājām un tagad mēs brauksim jau uz Rīgu atpakaļ. Brauksim uz Rīgu atpakaļ. Jā, atpūtīsimies. Tad varbūt tās kaut kad vēl
Varbūt rītā jau sanāks, skatīsimies, kā būs rīt. Varbūt mēs aizbrauksim pie tā šosera, ja? Šoser-meser. Paklausīties, ko viņš tur stāsta. Jā. Kaut ko jau skatīsimies, kā būs rīt, ja? Labi, visiem tad čau! Tad šodien mēs esam labi pastrādājuši. Good.